Esiet sveicināti raidījuma cikla Es un dienests noslēguma sērijā. Decembris, gada noslēdzošais mēnesis, kad tiek svinēti ne tikai Ziemassvētki, bet atzīmēta arī Valsts robežsardzes atjaunošanas gada diena. Šodien esam atbraukuši aprunāties ar robežsargu pulkvedi, kas Valsts robežsardzē dienu jau no tālā 95. gada. Esam iekšā. Jā, tā ir sanācis, ka mans nodzīvotais mūžs ir ļoti saistīts ar robežsardzi, un, var teikt, dienests robežsardzē ir lielākā daļa no mana mūža. Viss aizsākās 95. gadā, kad tiku iesaukts obligātajā dienestā, un tieši robežsardze tas bija apzināts solis, jo iepriekšējie divi piedāvājumi dienēt obligāto dienestu jūras spēkos un cietumsardzē mani nesaistīja, un no tiem es atteicos. Un 95. gada 2. augustā es devos uz Rezeknes mācību centru. Tad vēl bija robežsardze Nacionālo bruņoto spēku sastāvā un uzsāku savu dienestu. Lielākā daļa dienesta, protams, ir pavadīta Daugavpils pārvaldē. Tie ir 23 gadi. 2018. gadā no Valsts robežsardzes priekšnieka saņēmu piedāvājumu turpināt dienestu Ludzas pārvaldē. Ludzas pārvaldes priekšnieka vietnieka robežkontroles un imigrācijas jautājumos amatā. Izvērtējot visus plusus un par, protams, piekritu un devos uz Ludzu turpmākajam dienestam. Ludzā kopumā veicu dienesta pienākumus 5 gadus, 3 gadus no tiem biju Ludzas pārvaldes priekšnieks. Līdz šī gada sākumam, kad no Valsts robežsardzes priekšnieka saņēmu piedāvājumu ieņemt Valsts robežsardzes inspekcijas un slepenības režīma dienesta priekšnieka amatu. Sanāk, ka jūs no ierindnieka esat uzdienējis līdz pat pulkveža pakāpei. Tieši tā. Tā arī sanāk, jā. Vienīgās divas pakāpes, kuras man netika piešķirtas, bija diškareivis. Obligātajā dienestā man tika piešķirts uzreiz kaprāļa pakāpe un virsnieka vietnieks, jo es biju absolvējis policijas akadēmiju 1. līmeni, man piešķīra leitnantu. Pārējās pakāpes bija vai nu termiņā piešķirtas, vai arī pirms termiņa. Ja atskatās uz ilgi nodienēto laiku, kurš no ieņemamajiem amatiem ir bijis sirdī tuvākais? Jā, labs jautājums. Visi amati ir sirdī tuvi, kad tu to dari no sirds un uz 100% atdevi. Varu pateikt, katram laika periodam ir katrs amats tūs sirdī. Un varu pateikt, ka tagad šis amats, kuru es ieņemu, arī viņš jau ir kļuvis sirdī tūs, jo es vienmēr mēģinu visu darīt pēc labākās sirdsapziņas un uz maksimālo atdevi. Ikdienas pienākumi mums ir plaši un gari, un, protams, ka atbildīgi, jo mēs esam tiešā pakļautībā Valsts robežsardzes priekšnieka. Un tad, respektīvi, mūsu dienests organizē disciplinārās uzraudzības pasākumus, organizē un veic slepenības režīma uzraudzību. Noteiktā kārtībā veic un organizē plānoto un neplānoto pārbaužu īstenošanu Valsts robežsardzē, kā arī iesniedz Valsts robežsardzes priekšniekam priekšlikumus par dienesta organizācijas pilnveidošanu. Kad Jukša kungam aizkadrā jautāja, vai viņam ir kāda aizraušanās, par ko viņš varētu raidījumā pastāstīt, viņš teica, ka viņa aizraušanās pēdējos 17 gadus ir bijuši viņa bērni. Tāpēc šodien mēs esam atbraukuši uz Daugavpili, kur iepazīsimies ar Jukša kunga ģimeni. Esam satikušies ar Jukša kunga ģimeni, Kūpflu ģimeni. Pastāstīsiet, kā jums dzīvojas pa Daugavpili un vispār, kā jums iet, ko jūs darat?
kā mums iet. Mēs visu laiku tēti gaidām mājās brīvdienās, tāpat kā Ziemassvētkus. Viss kopā, brīvdienas mums visas paiet kopā. Piektdiena mums ir mazie svētki, tad ir mazāk loģistikas, visi var atslābt. Nav vairāk ne treniņu, ne skolas, un tad mēs zinām, ka brīvdienas būs jau tādā ģimenes lokā. Kā ir? Nu, ir taču traki dzīvot pa divām pilsētām. Uz koferiem kā tiekat galā? Nav pavisam traki, bet ir interesanti, jā. Un tas jau ir 6. gads, līdz ar to mums ir rūdījums. Nevar pateikt, ka mēs esam te kaut kāda izmēģinājuma stadijā, bet, paldies par atbalstu sievai, ģimenei, ka mani gaida joprojām. Jā, un katru piekdienu es esmu gandrīz, ja nav kādu citu pasākumu valstisku, kur jāpiedalās, tad, protams, esmu atpakaļ pie ģimenes, vai arī ģimene brauc pie manis uz Rīgu ciemos. Man noteikti ir jāpavaicā, puikām es nevaru nepavaicāt, vai kāds no jums plāno būt robežsargs? Jā, ies uz koledžu mācīties. Kā jums abiem? Kā minimum uz to virzienu, kaut kāds domāts. Kristaps ir jau arī Jaunsorgos iestājies, starp citu arī Edgars Jaunsorgos, tā kā viņiem ir kaut kur jau tas, tā interese. Es domāju, ka nav citu variantu. Jā, tur nav citu variantu, un jā, sportisti visi un Jaunsorgi, tā kā ir tur kaut kas jau no tās puses. Daugavpilī ļoti skaisti, viss ir izdekorēts. Pastāstiet, kādas jums ir ģimenē tradīcijas, kā jūs svinat Ziemassvētkus un vispār brīvlaiks būs bērniem, ko darīsiet? Kā domā, ko darīsim? Vispār mēs obligāti eglīte, protams. Vispār mums arī šodien ir plānos aizbraukt. Tāda jau ieviesusies tradīcija laikam, kad mēs pārsvarā podiņos eglīti tā kā iegādājamies ar domu, kad pēc Ziemassvētkiem iestādam kaut kur. Mēs rakstam Ziemassvētku vēstules, jā? Un liekam ledusskapī. Salevecim patīk augstums, viņš nāk naktī atver, jā, un tad lasa, un tad piepilda. Tad mēs arī pirms Ziemassvētku vakarā gaidām. Parasti raidījumā mēs spēlējam spēli ātrie jautājumi, bet tā kā šoreiz ir viss par un ap Ziemassvētkiem. Kāpēc Rudolfam vienmēr ir sarkans deguns? No augstuma. Cik tu gudrs. Kāda jums ir mīļākā Ziemassvētku dziesma? Ko mēs, protams, jingle bell, jingle bell, jingle Ziemassvētki brauc. Gan angliski, gan latviski, jā. Īstā eglīte vai mākslīgā? Īstā. Nav nereiz bijusi mākslīgā, laikam, jā. Nē, nebija. Bez kā nav iedomājams Ziemassvētku galds jūsu mājās? Kam noteikti ir jābūt uz galda? Ko mēs vienmēr? Sveces. Jā, sveces. Manus vārdus izņēma no... Jā, galdauts palds vai kaut kāds tāds Ziemassvētku dekorējums. Bez draugiem, kas apkārt galdam sēž, bez ģimenes, radiem. Ar ģimeni. Ar ģimeni, jā. Ja no ēdieniem. Noteikti ar vitamīnu D. Čipsi ar vitamīnu D, jā. Konfektes, salmi, jā, deserta, viss kaut kas. Piparkūkas. Piparkūkas, jā. Mēs ēdam piparkūkas. Mēs, starp citu, arī cepam piparkūkas, jā. Un tad noslēgumā, kas ir tāds, ko jūs varētu visi kopā visiem novēlēt jaunajā gadā? Labu noskaņojumu. Laimīgus svētkus. Stipru veselību, izturību, labu omu un vienmēr būt možiem. Mēs kā militāra vīra un 3 dēlu māte, man laikam vairāk nekas šobrīd tik neuztrauc kā miers mājās, visā mūsu valstī, vispār kaimiņos, lai nevienam nekad nekas tāds nav jāpiedzīvo, lai nav nevienam jāiet kaut kādos karos vai vēl kaut kur, lai visiem mājās, ģimenē, paiet svētki, ikdiena, lai miers visiem un lai mēs visi esam draudzīgi kopā dzīvojam, priecājamies par to, kas ir apkārt un nav nekādas agresijas. Paldies Jukšu ģimenei, ka atveda mūs šeit un radīja tik brīnišķīgu svētku noskaņu. Lai sirds silti Ziemassvētki un panākumiem bagāts jaunais gads, uz tikšanos nākamgad!